mēs gaidām, kamēr mēs varēsim nointervēt dalībniekus. Viņi šobrīd ir ļoti iegrimuši procesā. Diplomāti no Turkmenistānas, jūtūberi ar miljonu sekotāju no Vācijas un diriģente no Itālijas. Tie ir daži no dalībniekiem, kas Bērzainas 3x3 sajietu laikā Vācijā piedalījās Latviešu.com rīkotajās pirmajās diasporas reportieru klātienes meistarklasēs. Man ļoti patīk bildēt, man patīk filmēt, un man ir tāds kluss sapnis kādreiz salikt kaut ko jēdzīgu kopā. Tas pagaidām vēl nav izdevies. Un tad es ceru, ka ar šo nodarbību, un šodien ir 2. diena, un es jau jūtos daudz drošāka. Un man šķiet, ka jā, pēc tam gaidiet foršas video no Turkmenistānas. Latviešu.com iedibinātais diasporas reportieru projekts sakņojas kopienas žurnālistikā. Proti, ik viens var būt nevien ziņu patērētājs, bet arī radītājs. Tādā veidā diaspora redz un ir spējīgi iesaistīties mēdīju satura veidošanā. Un arī mēdījiem ir ļoti noderīgi, jo viņi tiešā veidā saņem viedokļus, kas ir svarīgi pašai sabiedrībai, un tādā veidā ievērojami stiprinās saiknes ar mēdījiem un sabiedrību, kas šajos laikos ir īpaši svarīgi. Par to, kā tas īstenojas praksē, tika iepazīstināti visi 3x3 sajietu dalībnieki. Viņš sapilnē šī pasākuma norisi pēc kādiem konkrētiem tehniskiem kritērijiem, un visu šo atsūtītos tā saucamo melno materiālu, neko nemontējot, neko pats nerakstot. Vienkārši atsūta mums, tad no šī sapilnētā materiāla tas ir gan kvalitatīvi izdevies. Mēs izveidojam sižetu un nodrošinām, ka tas nonāk kādām no Latvijas lielajiem mēdījiem. Faktu pārbaude, ētika un citi kvalitātes standarti ir redakcijas profesionālo žurnālistu atbildības lauciņš. Tas dod mums arī iespēju būt klāt epicentrā tādos notikumos un tādās pasaules malās, kur mēs ar saviem līdzekļiem un saviem spēkiem visticamākais nekad arī nenokļūtu. Bet šeit mēs brīnišķīgā kvalitātē, brīnišķīgā ātrumā saņemam iespaidīgas materiālus, un tas tiešām ir ļoti kolosāls pienesums sabiedriskā mēdīja saturam. Viena no reportierēm ir Ilze Tardo, ikdienā diriģente, Eiropas Latviešu apvienības izglītības referente un Latviešu biedrības pārstāve Itālijā. Reportēšana ir izaicinājums, viņa nenoliedz. Turklāt diasporas reportieri darbojas bez atlīdzības, taču ieguvējas ir abas puses. Biedrībai tā ir iespēja kļūt redzamai un novērtētai. Latviešu.com dara milzīgu darbu, lai Latvijas cilvēki, mūsu radinieki, mūsu atbalstītāji, naudas devēji un skauģi un līdzjutēji uzzinātu, ko mēs darām un ka mēs esam un ka mēs darbojamies Latvijas labā. Apmācību kursam izdevās iedvesmot arī jaunpienācējus. Es ceru, ceļojot pa pasauli, noķert kādu latviešu pasākumu, kur es varēšu izmantot zināšanas un izveidot sižetu, lai pats sev pierādītu, ka es to varu un kaut ko esmu iemācījies. No sajietās apfilmētajiem materiāliem drīzumā taps tiešsaistē brīvi pieejams diasporas reportieru video apmācības, tā cerot kopienas žurnālistikai pievērst aizvien plašāku latviešu loku pasaulē. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.